Salidojums. Salidojums. Satikšanās. Satikšanās, prieks. Stāsti. Smiekli. Stāsti, smiekli un prieks. Atmiņas. Skaistas atmiņas. Visādas atmiņas. Ceļojums laikā. Svētki. Un satikšanās. Satikšanās, prieks. Salidojums. Labvakar, labvakar svētkos visi klātesošie. Esiet sveicināti visi, kuru ceļš savies kopā ar mūsu skolas gadsimta un vēl 5 gadu stāstu. Šajā laikā ir piedzīvots tik daudz pārmaiņu, tomēr mūsu skolas vērtības paliek nemainīgas pāri laikam. Izglītība, kultūra, inteliģence, radošums un pāri visam cilvēcība. Tas ir ceļš, kuru esam gājuši skolas gados un turpinām iet savā sirdī. Ceļš uz gaismu. Mums ir patiesas prieks satikties ar savējiem. Lai mums visiem brīnišķīgs vakars.
Rīgas 6. vidusskolas sākums meklējams 1920. gada rudenī, kad tika izveidota pirmā latviešu klasiskā ģimnāzija. Izejot garu un sarežģītu pārmaiņu ceļu, 1951. gadā skola ieguva savu namu, kurā mēs visi esam mācījušies. Pirms 56 gadiem tika izveidots mūzikas novirziens, un kopš tā laika dziesmu svētki nav iedomājami bez mūsu koru un orķestru klātbūtnes. Tāpēc šovakar skanēs daudz brīnišķīgas mūzikas, jo kā gan citādi varētu svētkus svinēt skola ar senām mūzikas tradīcijām. Pie diriģenta pults direktors Haralds Bārsdiņš. Jā, ir tik jauki reizēm pašķirstīt skolas laika albumus un ieraudzīt sevi tādu naivu, pilnu galvu, ilūzijām un sapņiem. Jā, ir fantastiski pēc daudziem gadiem sastapt cilvēkus, kas bijuši liecinieki tavam pieaugšanas stāstam. Es, piemēram, pirms koncerta satiku savu klases audzinātāju, mēs apskāvāmies kādas 9 reizes, noteikti. Jā. Un cilvēki, kas tev atceras vai nu kā domīgu klusētāju. Vai kā skaļāko klases bļauri. Vai arī to, kas ir gatavs vienmēr uzņemties visus pienākumus. Ir aizkustinoši satikt cilvēkus, kas ir bijuši klāt tavām pirmajām mīlestības sāpēm. Vai zina visu par tavām uzvarām futbola spēlēs un jā. Jā, un arī mēs. Anna Klēvere. Un Gards Lapoška. Mēs esam salidojuši. Un katram no mums ir savs skolas stāsts. Jā, visbiežāk atmiņās paliek spilgti notikumi, nianses, sajūtas, aktu zāles smarža no rītiem, kad tu samiegojies, nāc uz orķestrā stundu, to es ļoti labi atceros. Jā, arī tādi viegli drabuļi, ka pēkšņi stundas laikā atveras durvis un tu tiec izsaukts pie zobārsta, vai ne? Vai ne? Vai arī brīnišķīgais ziedoņdārs, kur mēs starpbrīdī vienmēr gājām. Pelpot svaigu gaisu.
Jā. Man jāsaka, mana uzvedība skolā nekad nav bijusi spīdoša, bet 2. klasē es saņēmu fantastisku piezīmi dienas grāmatā. Tā skanēja sekojoši: stundā rūts. Brīnišķīgi. Cik labi, vai ne? Tie domas un sapņi, ka īstā dzīve sāksies tikai pēc skolas beigšanas. Jā. Un salidojumā vienmēr ir kaut kas tāds mazliet maģisks, tās atmiņas satikšanās un galu galā tā dzīves svinēšana. Jā, un ir tik skaisti saprast, ieraudzīt, novērtēt, ka šajās visās atmiņās par pieaugšanu mēs neesam vieni. Lūk, cik daudz. Kad gaisma pamostas, tā nogrūž tumsas segu nost un
izstiepusies tīksmi sāk darbus izdalīt. Un man tā iedod līksmi. Man darbs visgrūtākais ir ticis šajā rītā. Es lūdzu gaismu pārdomāt, lai dod man citu darbu. Bet gaismai laika nav. Steidz katru mirkli zakt, cik tad no tālu nakts. Ai, kāda zāle, ai, kādas puķas zied, cik līksmi pa šo zemi iet, un kad man uzkliedz akmens skarbs, ko priecājies, es atbildu, tāds darbs. Katrā paudzē ar vien un aizvien ir brīnišķīgi cilvēki, kas jūt savu dzīves laiku piepildīt, esot par bāku. Jā, skolotāji ir kā bākas. Tie rādā, šeit ir gaisma. Gaisma ir te. Mīļie skolotāji, jūs piešķirat jēgu un dziļumu mūsu skolas ceļa rakstīšanā. Jūs sniedzat drosmi dzīvot savu dzīvi un nepadoties pie 1., 2. un 3. un 4. grūtībām. Jā, un jūsu sniegtais mums ir palīdzējis atvērt nevienas durvis arī pēc skolas beigšanas. Un, lai arī mēs bieži vien piemirstam to pateikt skaļi, mēs to novērtējam. Un esam par to ļoti pateicīgi un no sirds. Paldies! Dzejnieks ir gaisma, gaisma virs pagātnes krāsmatām. Dzejniekam dzīves un brīvības vārdi, talants ir mūžīgs ar tām. Stabulē dvēselē, Skalbe, kur zeme Latgalē, Briedis, Sudrabkalns, Stabulē dvēselē,
stabulē dvēselē. Zemgalē. Dzimtais pavārds pie debesīm, kuras, lai pārnāktu mājās, mēs nevaram durvis, bet grāmatu vākus un brīvojam telpu sevī. No gliemeža mācīties nevaram, jo mājas nav patvērums mums, bet mēs būsim patvērums mājām.
Kāds līdzens lauks, cik augsta debes, šeit palikšu, bet sirds man drebēs. Kāds līdzens lauks, cik augsta debes, šeit strādāšu, bet sirds man drebēs. Kāds līdzens lauks, cik augsta debes, šeit mīlēšu, bet sirds man drebēs. Cik augsta debes, līdzens lauks, es nezinu, kas te ir iesēts. Man tikai jāgaida, kas augs.
Iedomājieties, kāds mūsu skolā izlaidumu ir svinējis jau pirms 100 gadiem. Kāds pirms 7. Nu labi, kāds pirms 27. Un kāds svinēs arī pēc 100 gadiem. Laika līnijā mēs atzīmējam dažādus punktus. Jā, taču cauri laikam mūs vieno viena valsts, viena valoda un skola. Cieņa, pateicība, mīlestība. Laiks atstāja savas zīmes zemes vaigā, mūs neaizmirdams. Laikā mēs savas zīmes atstājam, mēs zinām, ar to mēs savu laiku iemūžinām, un galu galā tas nav maz. Mums mūžība ar mūžu pateicas. Ar klusuma brīdi pieminēsim skolotājus un visus tos, kas ir veltījuši savu mūžu
darbam skolā, sirdsdarbam. Paldies!
Saknēs ir spēks, saknēs ir griba, Galotnē gaisma, saknēs ir laiks, saknēs ir darbs. galotnē dziesma, Saknēs ir dzimta, saknēs ir sirds. galotnē tauta. Dvēsele plīvo, Saknes ir mūsos, par galotni kļūt mūsu ceļš. Es arī esmu bagāts, man arī pieder daudz, kad tēvu zemi manu par zaļo zemi sauc. Cik viens ādas te zaļas un ziemāji, kas dīkst, bet sodzos jūras kalnā, kā mūžība tik līks. Kā vaskaritenītis, aus zeltens jāņu sijas, un zaļā zālē govis, jau ir tās Dievā mijas, pēc laimā maldās buras, no iemu ziediem auž, un laimas slīd ar kalnēm, un tad ir jūrā jau, kas sarkan balti sarkans, par zaļo zemi plīd, tad uguns, gaiss un ūdens, un latvietis ir dzīvs, tad uguns, gaiss un ūdens, un latvietis ir dzīvs. Zaļš mežu vilnis augšu, zaļš vilnis atpakaļ. Cik rudzu puķes zīles, tik rudzu lauks ir zaļš. No tīrā zeltā zibens, tev acīs gaisu slēm. Gar kļavu ir zem zaļām, sācījās maizes sēž. Kas sarkan balti sarkans, pār zaļo zemi plīd, tad uguns, gaiss un ūdens, un latvietis ir dzīvs, tad uguns, gaiss un ūdens, un latvietis ir dzīvs. Latvietis, kas sarkan balti sarkans, pār zaļo zemi plīd, tad uguns, gaiss un ūdens, un latvietis ir dzīvs, tad uguns, gaiss un ūdens, un latvietis ir dzīvs. Mēs ļoti lepojamies ar savējiem. No mūsu skolas pasaulē izgājuši daudzi talantīgi un veiksmīgi profesionāļi, kas nes Latvijas vārdu pasaulē.
Izcili diriģenti, mūziķi, aktieri, juristi, žurnālisti, Andris Nelsons, Sonora Vaice, Maja Kovaļevska, Ilze Laila Purmaliete, Gundars Āboliņš, Sandra Kļaviņa, Varis Brasla, Dita Rietuma, Henrieta Verhaustīnska, Ivars Ījāps un daudzi citi vēl. Kļuvuši izcili savā jomā, viņa turpina veltīt savu dzīvi, lai veidotu mūsu mīļo Latviju par valsti ar izglītotu, domājošu un radošu sabiedrību. Mēs droši zinām arī to, ka arī no tagadējās skolas paaudzes izaugs izcilas personības, un mēs ļoti leposimies arī ar jums. Tu tikai dziedi, nedomā neko, jo tevī dziesma tagad gaiši domās. Tu tikai dziedi, vairāk it neko un aizmirsti tās savas 1000 lomas. Tu tikai dziedi, nedari neko, jo tagad dziesma tevī darbus darīs. Tās taļus, mēzīs, atkritumus vāks un liepu galdus, baltus berzīs arī. Tu tikai dziedi,
vairāk it neko, jo dziesma pati visu zina. Tik dziedi, uzticies un ļauj, lai dziesma tevi vēlreiz izdziedina. Un nākamajos skaņdarbos mums pievienojas arī absolventu koris zāles aizmugurē un dziedās līdzi, un zēnu koris, tā kā aplausi milzīgām kopkorim. Kad dators izslēgts un telefons klus, ļauj pie tevis man šovakar nākt. Gribu mācīties pirmos soļus un pirmo dziesmu sākt. Tāls ir zvaigznes ceļš, uz kurieni tev mani veids. Pat aciņu mazu gargauju, vai pasaulē loku meist. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Teic ziemenu vējš, no kurienes manī tāds spīdz. Pēc negaisa vienmēr būs saule, pēc nakts vienmēr rīts. Un tu, uguns kurs kvēls, ar tevi man sildīt un degt. redzēt piesākā tumsā, Vai vainagos pāri lēkt. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Ielieku soli tuvāk un jūtu, ka tur esi tu. Kaut varētu vienmēr tā stāvēt starp mirkli un mūžību. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma
slēgts un telefons klus. Ļauj pie tevis man šovakar nākt. Gribu mācīties pirmos soļus un pirmo dziesmu sākt. Tāls ir zvaigznes ceļš, uz kurieni tev mani vēst. Pat aciņu mazu gargauju, lai pasaulē loku mēs. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Pēc nakts vienmēr rīts, un tu uguns pūrs kvēls, ar tevi man sildīt un dēļ, redzēt viezākā tumsā, vainagos pārīlē. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Ielieku soli tuvāk un jūtu, ka tu esi tuvu. Kaut varētu vienmēr tā stāvēt starp mirkli un mūžību. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Neviens to nedziedās. Neviens to nedziedās. Neviens to nedziedās. Laiks ir mūžīgs, gadus skaita cilvēki. Un mēs esam saskaitījuši mūsu skolas 105. dzimšanas dienu. Gadsimts un vēl 5 gadi, jau nākamais gadsimts. Jā, bet kādu vēsti tad mūsu skola nes cauri laikam? Ka ir skaisti gribēt zināt, izpētīt, saprast, aptvert. Ka ir vērtība dalīties tajā, ko tu zini. Kā cilvēcība ir pāri visām zināšanām un nezināšanām. Ieraugi pasauli. Ieraugi savu vērtību tajā un tici tai. Lai gaismas ceļa rakstīšana
turpinās. Un tagad brīdis vēl vienam ļoti īpašam notikumam, mūsu skolas himnas pirmatskaņojumam. Himna mūsu skolai. Komponists Valds Pūce, vārdi Sandra Dambiniece. Jā, nē. Direktor. Vai autors ir šeit? Valds Pūce. Nu tad atkārtot un sagaidām komponistu. Un Sandra vārdi. Krīt maza sēkla brūnā mālā, un man to gribas turpināt. Dzen viena sakne, otru tālāk, un man to gribas turpināt. Un asns zaļš no zemes iziet, un man to gribas turpināt. Un apdullinoši zieds izzied, un man to gribas turpināt. Un brūna bite nāk pēc medus, un man to gribas turpināt. Un kūst no medus sirdī ledus, un man tā gribas turpināt. Pār diriģenta pulti roka, un man to gribas turpināt. Šalts skaņu prieks un skaņu mokas, un man tās gribas turpināt. Un stipra dziesma aizsniedz dzirdi, un man to gribas turpināt, un iekļūst nemūžīgā sirdī, bet man to gribas turpināt. Dievs svētī Latviju!
Paldies par skaisto kopā būšanu šovakar. Šovakar muzicēja 4. un 8. klašu zēnu koris diriģente Laura Elizabete Godiņā. Koncertmeistere Jolanta Barinska. Ceturto, 9. klašu meiteņu koris, diriģenti Inta Godiņa, Agnese Fjodorova, Sandis Gaņins, Jauktais koris Saule, diriģenti Ārīs Šķepasts. Agnese Fjodorova un Laura Elizabete Godiņā. Stīgu kamerorķestris, diriģents Artūrs Švarcbaks. Vidējā posma pūtēju orķestris diriģenti Haralds Bārzdiņš un Viesturs Galenieks. Solisti Sandis Gaņins, Emīlija Aišpure, Alise Baumane, Rihards Rudovičs. Koncerta režisore Sandra Dambiniece. Un kopā ar jums bijām mēs, Anna Klēvere un Gerts Lapoška. Cienījamie absolventi. Scenārijā bija paredzēts, ka direktoram jārunā runa, es esmu švaks runātājs, bet ģenerāli mēģinājumā šodien mēs ar jauniešiem pārunājam par to, ka mēģināsim uzburt brīnumu. Jo parasti Rīgas 6. vidusskolas sienas, tāpat kā sportā, mums ļoti palīdz, jo ir pasakaini koncerti, pasakaini žetoni vakar, pasakaini pēdējie zvani. Un es gribu pateikt paldies diriģentiem. Un it īpaši jums, jaunie mākslinieki, par to, kad šo brīnumu jūs radījāt. Šī kopības sajūta bija mūsu. Un tāpēc, lai šie svētki jums vēl šovakar ilgi, laipni aicināt uz mūsu ēku Čakielā 102. Un vēlreiz paldies, ka bijāt kopā ar mums. Mēs vienmēr esam viena saime. Paldies! Ir sveicēji, direktor kungs, pagaidiet. Ir arī sveicēji. Labvakar. Labvakar un sveiciens svētkos un paldies par lielisko koncertu. Mēs, Ēriks un Inese, atbalsta biedrības vārdā, tātad vēlamies sveikt skolu. Un
kas gan mums vecākiem var būt svarīgāks kā mūsu atvases. Un 1. septembris, 1. klase, kad kopā ar mazo pie rokas devāmies, spērām pirmo soli pāri skolas slieksnim, mazā balstiņa jautāja, vai viss būs kārtībā. Mēs viņam atbildējām, ej droši, viss būs kārtībā. Bet mūsu sirds bija tāda uztraukuma pilna. Gadiem ejot, redzot, par ko viņi veidojās, par lieliskiem cilvēkiem, mūsu uztraukums rimstās. Rīgas 6. vidusskola ir lieliska vieta, īpaša vieta, kur satiekas mūzika, māksla un zinātne. Vieta, kur katra talants tiek kaldināts, ar kuru pēc tam mēs varam lepoties gan vecāki, skola, visa Latvija un vēl vairāk. Un tas, ko mēs novēlam skolai, lai katru gadu 1. septembrī ir arvien vairāk šo jautājumu, vai viss būs kārtībā. Un jūs droši atbildiet, viss būs lieliski. Un jūs absolventi savukārt katru reizi dzirdot Rīgas 6. vidusskola, lepnumā gavilējiet un sakiet, tā ir manējā. Priecīgus svētkus un izdošanos visā! Paldies! Varbūt ir vēl kāds runātājs. Ja nav, tad ir. Jā, lūdzu. Labvakar, jubilāri. Rīgas doma lepojas. Rīgas doma saka milzīgu paldies jums visiem. Šeit šodien stāvot kopā ar jums un dziedot Latvijas himnu. Es atsaucu atmiņā 89. gadā pirmo reizi, kad Boldrājas skolā dziedāja Latvijas himnu. Un ziniet, tā sajūta bija līdzīga. Paldies par šo mirkli, par brīnišķīgo koncertu un nākamos 100 gadus turēt tāpat šeit dāvana. Ir vēl sveicēji. Lūdzu. Labvakar. Man ir tas prieks un gods pārstāvēt Rīgas interešu izglītības metodisko centru. Godam varu saukt Rīgas 6. vidusskolu par savējo, jo mācījusies neesmu, bet esmu kārtojusi pedagoģiskās prakses eksāmenu darbā ar 7. klasi mūzikā. Un arī tāpēc par savējo, ka daudzus gadus gan koru skates, gan orķestru skates ir ļoti bieži 6. vidusskolas paspārnē. Tāpēc novēlu jums visiem augt, muzicēt un galvenais mīlēt to, ko jūs darat, un turpināt mīlēt visu pārējo. Paldies jums! Paldies! Tiekamies Čaka ielā. Jā. Jā, un jūs varat uzdot jautājumu, ejot iekšā, vai viss būs kārtībā, un jūs saņemsiet atbildi, viss būs kārtībā. Tiekamies ballītē! Čau!